Sveiciens visiem jau tik drīz pēc iepriekšējā video iznākšanas. Un šoreiz esmu atnācis savā māju pilsētā uz Mārtinsona māju. Kas tad ir Mārtinsona māja? Mārtinsona māja Daugavpilī ir jauna kultūrvieta, kas veltīta izcilā keramiķa Pētera Mārtinsona radošajam mantojumam. Tā atrodas blakus Marka Rotko centram, Cietoksnī, Nikolaja ielā 1. Nu un šeit ir apskatāma patstāvīgā ekspozīcija Sapņu pilsēta. Tajā Mārtinsons, kā arhitekts un mākslinieks, atklājas savas iztēles pasauli, kā arī neliela mainīgo izstāžu daļa. Kāpēc tas ir radīts? Pēters Mārtinsons, dzimis Daugavpilī, ir pazīstamākais Latvijas keramiķis. Viņš radījis milzumu daudz starptautiski atzītu mākslu un ietekmēja Latvijas laikmetīgo keramikas attīstību. Pēc viņa nāves 2013. gadā lielākā daļa darbu dāvināta Rotko muzejam. Tā radās ideja par viņa mantojumu piemiņas telpu Cietokšņa ēkā. No sākuma bija doma, kad varētu šos darbus pašā Marka Rotko centrā izvietot, bet par cik tur nebija vietas, kā es pat dzirdēju, tad šeit ir atsevišķa ēka, kur ir izstādīti šie eksponāti. Uz šo ēku biļete ir jāpērk atsevišķi, pieaugušam cilvēkam maksā 6 eiro, bet pensionāriem ir puscena 3 eiro. Un šis projekts ieguva Latvijas arhitektūras gada balvu par pulvernoliktavas atjaunošanu un pielāgošanu kultūras funkcijai. Tā ir Rotko muzeja satelīta struktūra, kas papildina Cietokšņa kultūras centru. Restaurācija notika 2020. līdz 2021. gadam, bet ēka eksploatācijā nodota 2022. gadā. Atklāšana notika 22. aprīlī, iekļaujot sabiedrību un Mārtinsona ģimeni. Tāda lūk bija mana pastaiga pa Mārtinsona māju. Ļoti gribu lūgt jūs, lai jūs abonējat manu kanālu. Tas nav nemaz tik grūti nospiest sarkano pogu. Jūs nepalaidīsiet garām jaunus video, savukārt man tas nesīs kanālam jaunus abonentus. Teikšu jums pagaidām atā.